Kurzemniekam Evaldam bizness nesekmējās. Apgrozījums kritās, piegādātāji palika parādā. Saražotie pirtskubli krājās noliktavā un sāka pazust zem putekļu kārtas, bet naudas kā nebija, tā nebija. Algas darbiniekiem samaksāt kļuva grūtāk un grūtāk. Naudas plūsma buksēja arī Evalda drauga Arnolda uzņēmumā. Abi draugi gan plinti krūmos nemeta, turpināja aktīvi rosīties. Evalds braukāja pa Latviju un tuvējām zemēm savus kublus piedāvādams, bet Arnolds meklēja informāciju inovācijām un atbalsta programmām. Arnolds bija izlasījis, ka šveicieši izgudrojuši gluži jaunu tehnoloģiju, kā ražot motorus hidroelektrostacijām. Aprēķinājis, kādas iespējas tā dotu, Arnolds izdomāja, ka jāraksta projekts struktūra fondiem. Arnolds arī Evaldu aicināja pievērsties struktūra fondu sniegtajām iespējām. Tur jau baigā birokrātija un visādas prasības. Ar roku atgaņājoties, teica Evalds. Man nav laika ar birokrātiem nodarboties. Dzīvoju praktiski uz riteņiem pa pasauli ar kubliem braukādams. Arnolds gan pats izurbās cauri dokumentiem un projektu iesniedz. Un āreče to apstiprināja. Un Arnolds to arī izmantoja, lai iegūtu modernas ražošanas tehnoloģijas. Arnolds uzstādīja jaunās iekārtas, sāka palēnām apgūt ārvalstu tirgus un jau raksta jaunus projektus struktūra fondu naudām. Evalds šo redzēdams arī ieinteresējās par struktūra fondiem. Un tā kā Arnolds tagad ir lielais speciālists šajos jautājumos, piedāvā viņam nākt daļā savā kublu biznesā. Arnolds gan nesteidzas. Kopš atklāja struktūra fondu sniegtās iespējas, viņam tagad visādu biznesa ideju pašam daudz.